Kāds ir tavs rozā sapnis? Rozā sapnis? Nu, es nezinu, nu tā saka. Dziedāt olimpiskos spēļu Kā? Himna vai savu dziesmu? Savu dziesmu, protams, ka savu dziesmu. Tā kā Bjork. Tas der? Nopietni, tu tieksies uz šo mērķi? Tā apzināti. Vai Bjork ir kaut kāds tāds ideāls, nezinu, vai kaut kāds, Bjork bija noteikti iedvesmo. Es neteikšu, ka es noteikti gribētu būt kā viņi, jo viņi ir sometimes par daudz, tāda... Kā traka? Es teiktu par daudz savā fiškā, un jau, kad es viņu nelīdz galam saprotu, bet... jā, varbūt dažreiz ir tā viņas kaut kādas... Es viņu reizē ārkārtīgi aprīnoju, un reizē ir tā, ka, wow, tas ir kulīgi, bet es tā nedarītu. Zin kā. Kas ir vēl, kas ir tie mūziķi vai, es nezinu, rakstnieki? Nu, šeit vispirms mūziķi, kas ir, kurus tu uzskati par saviem neklātienes skolotājiem? Zin kā, man jau tās sievietes visvairāk klausos, mācos dabīgi, es laikam. Attiecīgi BJ Harvey, Tori Amos un tā. Bet viņām visām, un kas ir jocīgi, visām šīm dāmām, kas man trakot patīk, ir kaut kas, kas man viņās reizē liekas par daudz un pārāk jau, tā. Un tāpat laikā tur ir, ja viņas ir bišķi nestandarts, un laikam tas arī parādās tajā viņa mūzikā. Tā, nezinu. Alanisa man ir patikusi, kas, laikam arī, viņa varbūt tāda bišķi, jau, tipi, kā pasakāt, bišķiņ ordinārāk, tipiskāk varbūt, bet ļoti. Man jau prasās, kur ir melodija tekstu un tā. Kas tev garšo visvairāk un vismazāk? Tagad dzeltenē jautājumi būs. Dzeltenē jautājumi? Ja bez tā arī nekādīgi nevar, zin kā mūsdienas var. Garšo visvairāk un garšo komplimenti, negaršo strīdi. Nu jā, jautājums bija par pārtikas produktiem, bet atbildi pieņemam. Pārtika nav tik svarīga. Tieši tā, man garšo šokolādi. Karsta šokolādi man trakot garšo. Un negaršo, man ļoti negaršo olīvas, bet tad, kad sāp ēst, tad nevar veikt. Jā. Vai jocīgi? Jā, tas ir jocīgi. Kādas ir tavas pirmās atmiņas no bērnības? Tu sev kā apzinīgs cilvēks, pirmo reizi, ko tu atceries? Mēs bijām ar ģimeni Čehoslovākijā, un ar ģimeni un ģimenes draugiem, ar 2 mašīnām attiecīgi, un es visu laiku sēdēju vienā, tad otrā mašīnā visu laiku mainīju. Un tā rezultātā vienā autostāvvietā viņi man aizmirsa, jo abas mašīnas domāja, ka es esmu otrā mašīnā. Un tad es visu dienu raudāju, sēdēju autostāvvietā un domāju, ka es vairs nekad neredzējuši nevienu nesasniedz. Bet, kā jūs jūtat, es runāju latviski un esmu šeit, tad tikai tomēr atpakaļ. Tas ir ļoti labi, ka mums varbūt vajag kaut kā sūdīt. Tad mums nebūtu ko intervēt. Mums nebūtu ko intervēt un čekiem būtu astronauti. Ir labāk, ka mums ir Astroroks arī būtu redzējis droši. Astroroks nebūtu, jā, jo to jau basis tur nosaukumu mēs izdomājām, tāpēc, kad bijušais solo ģitāristi uz Somas bija astronautiņš uzzīmēts, un tad mēs, tas kaut kā tā iedvesmojoties no tās Somas, līdz tam nosaukumam izaugām, un to Astroroku definējam savukārt bijušais Badstārs. Tā kā tur tā filozofija kopīgi sākumā veidojusies ar citiem latviešiem Čehijā, nebūtu tās sanāks. Kurš, kāpēc jūs izlēmāt? Es gribēju arī prasīt par to nosaukumu, tu jau patiesā, kāpēc tieši kurš albums saucās? Pirmkārt bija trakot grūti izdomāt, jo albumā tomēr dziesmas ir gan latviski, gan angliski. Un nosaukt kaut kādā konkrētā vārda saraknējumā vienā vai otrā valodā, tas būtu tā, it kā nepiemēroti otrās puses dziesmām, vai ne? Un tad attiecīgi mēs no laika gala bija skaidrs, ka nosaukumam jābūt internacionāli, vai ne? Plus mīnus saprotamam abās valodās. Un kurš likās pietiekami interesants skan, un arī tā, viņš ir tāds daudznozīmīgs, jo tu viņu var interpretēt pilnīgi kā tu gribi. Tas ir kā kurš bērnu, vai kurš emocijām savām, vai kurš tad, kad tik daudz ko gribas teikt. Zin kā, vai arī vienkārši... Pilnīgi abstrakts. Vai vienkārši tā kā la, kurš, tuš, zin kā. Kāpēc tevi sauc Mārta Ziņas Storija?
Es zinu, ka man gribēja nosaukt par Mārģu. Mārģu. Jā. Tā kā Simpsonos. Tā kā govi saucēja Mārģu. Mārģi, Jā. Es zinu, ka man vecākiem patīk tādi latviski vārdi. Un tādi vārdi, kam it kā ir spēks. Tu esi interesēsies, ko nozīmē tās vārds? Ko tas nozīmē? Māra ir tā kā atbild par tiem, kas no zemes nāk un kas zemē iet, tātad par dzimstošiem un mirstošiem. Un arī attiecīgi par auglību un par govīm, lai govs dod pieiet, tā kā Māra ir govi. Ļoti svarīgs uzdevums. Ļoti, protams. Un savukārt indiešu mitoloģijā Mar, bet tas ir ar mazu vājām, tāpēc piedodam Mar, ir tā kā visi nāves un sliktā tāda dieva. Bet latviešiem jau kaut kas tur arī ir tāda. Nāve un dzīvība, tur ir tas viss platām. Kas tev vienmēr ir kabatā vai somā? Kas ir tā lieta, bez kuras tu nekad neizēji no mājas? Telefons. Kaut kas interesantāks? Kaut kāds, nezinu, talismanis tur. Kaut kas tāds. Agrāk bija dažādi talismani, tagad es tā īsti vairs kaut kāds interesants, es vairs tā lietām mazāk pieceros. Mediātori man ir kabatājis praktiski iemesli, jo viņi ļoti, ļoti bieži pazūd un ļoti bieži trūkst, un tad ir labi, ja viņi ir visās iespējamās kabatās. Labi. Tad ir vēl tāds jautājums, ja tev būtu iespēja, tagad uzreiz aizlidot uz kaut kādu planētu, uz kuru tu aizlidot? Un kāpēc es tur ir? Pat cik arī par to astronautu. Piemēram, uz Venēru. Tu tā kā pārbaudi manas visas astroloģiskās... Nē, es nepārbaudu, neko vienkārši interesanti. Ja sievietes no Venēras, tad man jau būtu interesantāk aizbraukt uz Marsu, zin kā. Sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa. Skaidrs. Paskaties, kā tu. Bet starp citu, tas pavisam reāli. Es nesen skatījos filmu, kur ir viens zinātnieks iekarojas papīru, viņš jau ir iekarojas Marsu, viņš jau ir tur radījis dzīvību un vispār. Izrēķinājās, ka tas maksā 55 miljārdus. Uz papīra viņš ir? Jā, viņš jau uzprojektējis, izrēķinājās, kādus kuģus vajadzētu. Tur 10 gadu laikā tās stacijas, kas izmešas CO2, dod ārā uzsildītu planētu, tur ūdens izsvaikot, tur vēl 10 gadu laikā sastādīt visu. Bet tā, 2200 gadu kaut kas. Es savukārt redzēju raidījumu, kurā saka, kurā ir absolūti pierādīts, ka mēs esam tikai niecīgi visas civilizācijas daļa, un tas nozīmē, ka līdz Marsam varbūt mēs netiksim, jo mūs stopēs tur tā lielā īstā civilizācija. Ties, kurus tu pazīsti, bet par kuriem tu mums nestāstīsi. Tādāk man aizdīs. Labi, par zemiskām lietiņām vēl. Pasaulīgām, es gribēju teikt. Jā, baigi jocīgi, zemisks nav kā... Tā bija ļoti laba divdomība. Par divdomībām pēc tam, pagaidi. Kur ir pirmā dziesmiņa, kuru tu dziedāji, tad, kad tu biji maziņš? У моей бабули два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых. Pagalmā. Tas nav tās mūlu? Es kāpēc mācījos spēlēt. Vēl es mācījos bāju. Tāpēc, ka Hirušonis Cipaška man trakot patika. Tā es mācījos krievlodas, sēdēju pie televīzora, vienmēr nāca Hirušonis Cipaška, teica, Dobri večeri, rебята, un es vienmēr esmu sēdējis un teikos, Dobri večeri, Hiruša. Vai tu kādreiz plāno rakstīt autobiogrāfiju? Es to jautāju, tāpēc, ka šodien es izlasīju vienu interviju ar Devu Grohu, un viņš teica, ka nē, tāpēc, kad pirmo reizi īstenībā es dzirdēju tādu atbildi no mūziķiem, tas, ka ļoti daudz viņi raksta, viņš saka, nē, to dara tikai egoistiski cilvēki. Bet tas nav tāpēc, es nedomāju, ka tie ir visi egoisti, kas to dara, vienkārši man interesanti, vai tu kādreiz rakstīsi savu autobiogrāfiju. Man tas ir interesanti atbildi. Tā atbildi man liek padomāt par savu autobiogrāfiju. Es pieļauju, ka es varētu rakstīt autobiogrāfiju, bet tas ir tāpat, kā es esmu rakstījis dienas grāmatu, un ik brīdī man patīk uzrakstīt. Man ir internet dienas grāmata, kura tikpat kā netiek izmantota, bet tad, kad tiek izmantota, man patīk kaut ko varbūt tādu garāku uzrakstīt. Un es pieļauju, ka tas viss norāda uz to, ka man patīk rakstīt un egoistiski vai kā, bet patīk. Savā ziņā man liekas, ka rakstot, tu it kā sakārto domas, un tāpēc man patīk rakstīt par sevi. Jo es it kā sakārtoju plauktiem to, kā manī, kā
domas, ko es domāju un kas notiek vispār. Tas paliec tā kā saka, ok, es to izrakstīju, tā vajag miers, nu tā, ejam tālāk.